Labdien! Šī video virtuve mani sauc Žāna. Šodien pagatavošu garšīgu desertu kakao ķīseli un pasniegšu ar dzērviņu sīrupu. Man vajadzēs kakao pulveris, cukurs, kartupeļu cieti, mandeļu piens vai nu goz. Kakao pulveri sajauc ar cukuru un pielej nedaudz karstu ūdeni un samaisu. Katliņā man jau ir uzvārīts piens 2/3. Pienu sajaucu ar sagatavoto kakao, pēc tam pievienoju kartupeļu cieti, kas iepriekš izšķidrināta augstā pienā. Katru lieku uz uguns un pievienoju klāt kartupeļu cietu. Снова помешиваю крахмал с молоком, только крахмал оседает. Gaidu līdz ķīsās uzmet burbuļu. Помешиваю, добавляю струйку. Lūk, sabiezē ļoti ātri. Довожу до кипения на среднем огне. Kamēr pievieno kartupeļu cietu, vajadzētu visu laiku maisīt. Вот начинает густеть, это происходит очень быстро. Gatavo ķīseli atzasēm. Es lieku augstā ūdens peldē. Снимаю с огня. Чем дольше варишь кисель, тем он становится жиже. Охлаждаю. Leju trauciņā, kurā pasniegšu. Совсем немного дала остыть. Под креманочку наложу. Ķīsels palika pilnīgi augsts. Un pasniegšu dzērviņu sīrupu vai nu arī ar pienu, kā kuram garšo. Kakao ķīsels gatavs. Vau, garšoši. Garš no bērnības. Šādu desertu mīl ļoti bērniņi. Veiksmi gatavošanā, lai jums labi garšo. Balsojiet, komentējiet.